Sveicināti, darbie klausītāji un pārunu dalībnieki. Novēlu visiem svētības, turpinot šī ceturkšņa Bībeles izpētes tēmu Dieva misija un mana misija. Tātad sākumā bija Dieva misija mūsu dzīvē, glābšanas plāns, un šajā misijā viņš ir iesaistījis arī cilvēkus. Šodien mēs esam nonākuši pie sestās tēmas, kas mums jāpārunā - motivācija un sagatavošanās misijai. Bet vispirms pielūksim. Mīļais debes Tēvs, pateicos atkal, ka mums ir iespēja miera apstākļos brīvi un netraucētiem vēl pārdomāt un pārunāt Tavu vārdu mācības, un lūdzos dāvinā mums atvērtu prātu, darbojies ar savu garu, lai mēs saprastu Tavu vārdu mācību, lai tā stiprinātu mūsu ticību un arī mūsu klausītāju ticību, un est visiem bagātas svētības. To lūdzos un pateicos Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Bībelē ir doti visi raksturīgākie piemēri, arī misijas darbā. Gan aizbildinājumi neiet misijā, kāda bija pagājušā tēmā, saistībā ar praviešu Jonas grāmatu, ka viņš atteicās doties uz Ninīvi, uz šo varmācīgo pilsētu, iekāp kuģi un bēga uz Tarzu vai Taršisu, kā dažādi to tulko, un tur bija arī pozitīvs Jēzus piemērs. Jēzus uzreiz bija atsaucīgs, viņš teica, redzi, šeit es esmu, sūti mani, kad Dievs jautāja, ko es sūtīšu, kas mums ies. Vēl varētu pieminēt, ka pēc Zālamana nāves Izraēļa valsts tika sadalīta. Ziemeļu valstī bija 10 ciltis, un dienvidu valstī palika tikai Jūda cilts un Beņamīna puscilts ar galvaspilsētu Jeruzālemi. Tad Jona bija Ziemeļu valsts pravietis, viņš pravietoja apmēram 50 gadus un vairāk. Viņš dzīvoja 50 gadus un vairāk pirms Asīrija, lielā impērija, aizved Ziemeļu valsti Asīrijas gūstā 722. gadā pirms mūsu ēras. Tātad Jona dzīvoja vēl kāds 50 gadus pirms tam. Un tikai pēc tam Asīrija parādīja savu vardarbību. Vēlāk arī pati Asīrija aizgāja bojā. Bet Jēzaja bija dienvidu valsts pravietis. Tas dzīvoja vēlāk, un viņš dzīvoja arī Hisķī laikā, par ko mēs lasījām, un Hisķī laikā, kad notika lielais uzbrukums Jeruzālemei, un kur tauta lūdza un gavēja, tad būtībā Ziemeļu valsts jau bija aizvest Asīrijas gūstā tajā laikā, un Asīrijas tā impērija, Sīrijas Asīrijas impērija, domāju, ka paņems arī dienvidu valsts Jūdē gūstā, bet tie nopietni tur lūdza un gavēja, un praviešu vēsts tika dota, ka nevienu bultu viņi neiešaus šajā pilsētā. Tad par Jēzai mēs jau runājam arī pagājušajā reizi, bet šodienas tēma ir tālāk sestā tēma, kā jau minēju, motivācija un sagatavošanās misijai. Ko mēs saprotam ar vārdu motivācija? Ja mēs runājam par motivāciju, jeb tā saprotamākā valodā, ko es gribu, kāda ir mana griba, ko es gribu darīt, kā es gribu dzīvot. Un tas ir atkarīgs tiešā veidā, kāda ir mana attieksme pret patieso Dievu vārdu. Ja man attieksme pret Dievu vārdu ir atklāta, tātad pret Dievu un pret Kristu, tad arī mana motivācija, jeb mana vēlme būs darīt viņa darbu. Bet ja mana attieksme pret rakstīto vārdu, pret Dievu, pret Kristus teikto ir savādāk, tad es arī vēlēšos piepildīt, kā Bībele saka, savas kārības. Jā, paldies. Tad var būt laba motivācija, ja tā pamatot Dievvārdā, un varbūt arī slikta motivācija. Un motivācija ir kaut kāds tāds iekšējais dzinulis, iekšējais tāds grūdienis cilvēkā, kas
izraisa darbību, kas izraisa cilvēka rīcību. Un šajā gadījumā mēs runājam par to, kas tad ir tas iekšējais dzinulis, kas ir tas, kas iekustina cilvēku, kas pamudina viņu iet misijā, doties šajā misijā, atsaukties šim kunga aicinājumam. Jā, tad var saprast, ka tas ir savu veidu stimuls, un šajā nedēļā būs vairāk tādi momenti atdalīt, kā šie stimuli darbojas. Jā, nu man patika, kā te grāmatiņā bija piekdienas vielā pateikts. Mūsu misijas darbam ir jānāk no dziļas mīlestības un pateicības par to, ko Jēzus ir darījis un dara mūsu katra dzīvē. Jebkura cita motivācija ir maldinoša. Iedziļināšanās vārdā un saskaņošanās ar vārdu ir atslēga uz veiksmīgu misijas darbu un evaņģelizāciju. Tātad es saprotu, ka mūsu vienīgā motivācija, kas ir pareiza attiecībā uz Dieva darbu un misijas darbu, ir dziļa mīlestība un pateicība Jēzum par to, ko viņš ir izdarījis un vēl pašlaik dara mūsu katra dzīvē. Tad tā ir pozitīva motivācija, pozitīvs stimuls, un varētu teikt, vislabākā motivācija un stimuls ir šī mīlestība uz Dievu un līdz cilvēkiem. Ja ir kāda naida vai iekāras motivācija, tad ir ļoti slikta ar sliktām sakām. Jā, Pēters vēl atklāja, kas motivē, jeb kam jāmotivē, kāpēc ir šī motivācija vēl vajadzīga. Viņš saka tur 1. Pētera 2:9, bet jūs esat izredzēta cilts, šķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tad viņš te parāda, kāda šī motivācijas šis dziļums ir visā. Tātad līdz Kristum bija gan dzīvnieku upurēšana, gan priesteru kalpošana svētnīcā, un ka Kristus īstais upurjārs tika upurēts, uz ko norādīja visu dzīvnieku upurēšanu, visu svētnīcu kalpošanu, arī priesteru kalpošanu, tad vairāk tad jūdu īpašā priesteru kalpošanai nebija nozīmes turpināties. Tā arī izbeidzās. Jēzus stāvēja tajā naktī starp divām iekārtām, starp veco ēnas kalpošanas ceremoniālo sistēmu, kas norādīja uz viņu upuri, uz viņu nāvi un uz lielo glābšanas plānu, uz pestīšanas plānu. Un tagad īstais upurjārs ir upurēts, un tagad visi ir priesteri, kā tikko tik lasīts, visi Kristumu uzticīgie ļaudis ir šī ķēnišķīgā priesteru līnija. Tā kā tas ir saistīts viss ar šo tēmu. Tad iesim pie atmiņas teksta, Lūkas 24:44. Varbūt kāds vēlās nolasīt vai komentēt šo tekstu, kādas svarīgas patiesības tur ir teikt šajā atmiņas tekstā. No Lūkas 24:44. Pēc tam viņš tiem sacīja: šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tātad viss, kas tika rakstīts bauslībā, praviešos un dziesmās, tika piepildīts. Jā, tas ir ļoti svarīgi ievērot arī mūsdienās. Mūsdien tā saucamā kristietība ir sadalījusies mācības izpratnēs, un daļa uzskata, ka vecā derība ir kaut kāda cita un veca un novecējusi, bet redzam, ka visi pravieši ar vislielāko cieņu izturējās pret iepriekšējiem rakstiem un svētā gara vēstījumiem. Tāpat arī apustuļi un Jēzus Kristus vienmēr atsaucās, kā stāv rakstīts un kā tu lasi. Un šī Lūkas 24. nodaļa ir plaša tēma. Tātad, kam tas tika teikts, kam tika teikti šie vārdi, to vēl mēs varbūt plašāk pieminēsim, kas tai nodaļā aprakstīts vēlāk, bet tātad tas tika teikts mācekļiem, lai stiprinātu viņu ticību
un tas ir noderīgs arī visiem vēlākiem Kristus sekotājiem un Kristus mācekļiem, ka visa vecā derība runā kā pravietojums, un arī pats Kristus to ir atkārtojis, kas ir rakstīts gan Mūzes bauslībā, gan praviešos un dziesmās, un tāpat praviešos mesiāniskos pravietojumos, kas norādīja uz Kristu, ka tas ir piepildījies. Mācekļi to no sākuma nebija pareizi sapratuši, bet tagad, kad augšām celšanās rīts bija pienācis, tad viss mainījās. Tad svētdienas tēma ir līdzdalīt labo vēsti. Ja viņi bija ļoti noskumuši un zabatā, varētu teikt, visas viņa cerības bija sagrautas piekdienas vakarā, ka Kristus bija sists krustā, tad 7. diena bija zabats, un rītā tur agri no rīta, ļoti agri gaismai austot, sievas dodās pie kapa, un viņas gatavojās svaidīt Jēzu, kā to mēdza darīt pēc tiem ieradumiem, bet atrod akmeni noveltu un iet kapā, un tur Jēzus miesas neatrod. Viņš tagad nezina, ko darīt, un kas notiek tālāk. Kāds pārsteigums. Viņš domāja tur darīt vēl turpmāko, varētu teikt, apbedīšanas rituālu, ko viņi sagatavojumā dienā, piekdienā nepaspēja. Viņas palika klusi pēc bauslības, un tagad augšām celšanās dienas rīts ir pirmā nedēļas diena, tad tā ir svētdiena, krievu valoda voskresēņī, tā ir augšām celšanās diena, ir svētdiena, ir pirmā nedēļas diena. Arī tas, tad, ko viņi satiek, kāds pārsteigums, un ko viņi nevar noklusēt citiem, kas varētu to pastāstīt vai citēt kādu daļu no šiem tekstiem līdz 12. pantam. Tātad Lukas 24, no 1 līdz 12 ir svarīgu lietu apraksts, līdzdalīt labo vēstu, pamatojās šajā tekstā. Kas tad bija tā labā vēsts pēc šīm, varētu teikt, pēc lielās vilšanās, kad Kristus tika sists krustā un viss viņa cerības sabruka? Nu jā, viņš tur saka tā, kad, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, jo viņa nav šeit, viņš ir augšām cēlies. Un tā, kad jo viņi Galilejā, kad būdams sacīdams cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un 3. dienā augšām celties. Un tad arī viņi atcerējās tos vārdus tikai. Un Jā, tās viņas atcerējās, jā. Tad, ko viņi tur satika? Viņi satika 2 vīri spožās drēbēs. Tad tie bija eņģeļi, ja? Tas nebija pats Kristus. Un tie eņģeļi, kā vēstneši sacīja, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, un pieminiet, ko viņš jums ir runājis. Tad tas ir 6. pantā. Un tās atcerējās viņu vārdus, tātad 6. Nu, cik tad tās sievas tur bija? 1, 2, 3, 10. pantā, cik minēts ir? 4 vismaz. Nu, Marija Magdalēna, Joanna un Marija Jēkabā, tikai 3, jā. Un citas. Un citas, jā. Tad vismaz 2 vai vairāk, tātad vairāk, jā. Vairāk sievas. Nu, un tagad ir šo labo vēstu, šo pārsteidzošo vēstu saņem, un kas notiek tālāk? Ko es gribētu varbūt pateikt? Nu, bet visu vecajā derībā taču ir rakstu vietas, kas arī par to saka. Atnāks Mesija, Mesija tiks nogalināts, Mesija tiks celsies augšā un kalpos. To visu runā vecā derība. Un tad ir interesanti, kāda patiesības izpratne bija mācekļiem. Un uz ko tad balstījās šī mācekļu patiesības izpratne par Mesiju, viņa nākšanu, viņa uzdevumiem, viņa mērķi, kāpēc viņam ir jānomirst, kāpēc viņam ir jātiek upurētam, kā upurjēram. Un redziet, mums ir jāpadomā to, cik dziļā atkrišanā bija iegājusi reliģiskā atziņa par
Dieva rakstiem, par atpestīšanas plānu un par Mesijas mērķiem. Un kādēļ viņam ir jānāk? Cik dziļi tas bija mācīts sinagogās no visiem šiem lielajiem profesoriem. Un 3,5 gadus Kristus vēlas mācīt, skaidrot, stāstīt, un tad, kad viņš jau ir jau pēdējā gadā savā kalpošanā, viņš sāk runāt par to, ka viņam būs jāmirst 3. dienā augšā, jāceļās augšā. Un te mums ir jāpadomā arī par šodienu, cik daudz reliģiski meli, cik daudz viņi ir šodienas ticīgo kristiešu prātā. Cik daudz ir dažādas neziņas un iznāk, ka pat Kristus to nevar izlabot, tikai realitāte. Tikai realitāte ienākot mācekļu vidū, pēkšņi viņi visi ir nobijušies, viņi ir pārbijušies. Viņiem visas zināšanas, ko Kristus ir mācījis, ir pazudušas. Un realitātei Kristum pat ir ne tikai jāļauj sevi aptaustīt, kā to Toms darīja, bet viņam ir jāēd. Un pēc tam vēl viņiem ir neziņa un neizpratne, un tad viņam atkal jāgriežās pie rakstiem un jāsāk mācīt mācekļi un jāpierāda, ka viņš ir augšām cēlies, ka tā ir bijis rakstīts. Un kā tas ir šodien par Kristus otro atnākšanu, un cik lielas zināšanas ir mums par visiem, ja mēs runājam par draudzes locekļiem, par kristīgo pasauli. Cik daudz ir maldi un meli, un tāpēc arī mēs mācamies, lai mēs saprastu, ko mums vajag sludināt, ko vajag pateikt cilvēkiem. Pretī šai apustuļu dienu meliem, pretī arī šodienas meliem, šīs dienas meliem. Jā, tad cilvēkiem ir stereotipi. Toreiz bija tā doma, ka gaidīja Mesiju, kas atbrīvos no romiešu varas, no verdzības. Un tas tā bija iesēdies apziņā, ka mācekļi nedzirdēja to, ko Kristus teica, neievēroja. Tāpat mazi bērni ar kādreiz. Viņi dzird to, ko viņi grib dzirdēt, un it kā nedzird to, ko viņiem saka par kādu pienākumu vai brīdinājumu par svarīgām lietām, to viņi palaid gar ausīm. Brauc Laimons, lūdzu. Jā, tas, ko Miķels sacīja, tas tiešām ir apbrīnojami, kad Dieva vārds taču bija, un gan tie rakstu mācītāji, kur vēlāk, kad Kristus ar viņiem tur diskutēja, parāda, ka viņi taču bija specializējušies, gan viņus nosauc, ka rakstu mācītāji, un viņi nespēja neaptikt, vēl lielāk brīnums tiešām arī par pašiem mācekļiem. Tad redziet, viņi nespēja, bet vienmēr papildi jautājums sev vēl rodās, tā kā mācekļi gāja uz Emaus, tad jau arī, Kristu neviens nepazina. Tad interesanti, pat viņš taču nebija savādāks, kaut kādā izskatā piecēlies vai kā, un nepazina jau arī tad, kad viņš ieradās pēc tam tur viņu vidū vēl pirmo reizi. Un tikai tad, kad viņš tur maizi lauz un tā, tad viņi tikai atpazina. Tad jautājums ir, cik tālu var aiziet, kad pat pilnīgi pazuda viss, kad viņi neredzēja arī viņā, kad viņš ir tas pats, kas ir bijis pirms, ja viņš varbūt bija savādāks, kā jums šķiet tas. Jā, es domāju, par to mēs jau mazliet pieminēsim vēlāk, bet tagad šī daļa tēmā par motivāciju un sagatavošanās misijā ir līdzdalīt labo vēsti. Tātad, kāda šeit motivācija bija sievām līdzdalīt labo vēsti? Viņas tikko bija uzzinājuši, ka Kristus ir dzīvs. Un viņas jau bija vismaz 5 vai 6 vai vairākas pēc šiem iepriekš lasītiem tekstiem. Un viņas dodās, ko viņas dara? Viņas
viņš nevar noturēt savu sajūsmu pie sevis. Viņš steidzās to līdzdalīt mācekļiem, līdzdalīt citiem, ko ir uzzinājuši par Kristu, bet kā mācekļi viņus uzņēma un ko viņi domāja savā sirdīs par viņu piedzīvojumiem, kā to uzskatīja. Viņiem tā izlika, viņa vārdi viņiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja. Un tāpēc tam vēl Pēteris skrēja uz to kapu, pārliecināties, paskatīties, kas tur ir, un brīnījās par visu to, kas noticis. Tad arī interesanti, vispirms 11. pantā liekas kā pasaka, ko sievas stāst, varbūt kaut ko sasapņojušās, viņas jau varbūt domāja, bet Pēters skrien un arī kā vēl netic, nevar saprast, vēl brīnās, kas tur ir noticis, un nevar saprast. Tad tam sievām bija laba motivācija. Viņas bija dzirdējuši labu vēsti, viņas līdzdala, vai to klausa vai neklausa. Viņas steidzās pasludināt jaunumus un, varētu teikt, ļoti laba motivācija tā ir. Tad viens pamats ir to, ko viņas ir piedzīvojuši, vai ko mēs esam piedzīvojuši, kaut ko jauku, pētot par Dievu vārdu, vai arī atbildes uz lūkšanām, vai citu ko, ka mēs to līdzdalam citiem. Tad tā ir viena svarīga motivācija. Nākošā svarīgā motivācija ir pravietiskais pamats, pirmdienas tēma. Tad kur tas pravietiskais pamats parādās? Tur Lukas 24. nodaļā, tur no 36. līdz 49. pantam, ko mēs tur redzam, kāds tur ir pravietiskais pamats. Tas jau būtībā ir saistīts ar šo atmiņas tekstu, ko mēs sākumā lasījām. Tas ir viss šīs nedēļas tēmas kodols. Un kā tas sākās, kā tur tā motivācija parādījās, kas notiek tālāk. Tad kas tur vispār notiek šajos tekstos no 36. līdz 49. pantam, Lūkas 24. nodaļa, varam par šiem tekstiem pārunāt. Es gribētu pieskarties tam, ko tu tikko pateici. Tātad Kristus atnāk nostājas viņu vidū. Nākošais. Sievas liecina viņiem. Pēters pats pārliecinās, ka kaps ir tukšs. Vēl tie 2 mācekļi no Emauca ceļa iet atpakaļ uz Jeruzalemi un atkal liecina. Un jūs saprotiet, nepietiek. Nu, nepietiek, lai salauztu šo, kā lai saka, šos reliģiskos maldus, es tā gribētu pateikt. Nu, nepietiek. Un ar ko tad viņus var salauzt? Realitātei viņu vidū nostājas Kristus. Realitātei. Viņi izbīstās it kā par to, ka it kā garu redz. Viņi netic augšām celšanās. Vēstī. Viņi tam netic. Marta ticēja, ka Lācars celsies augšā, kad Kristus nāks. Bet šeit viņi netic. Un tad Kristus, kā jau es jau pieminēju, ja? Kāpēc jūs esat tā izbijušies? Viņš rāda savus rokas, rāda savus kājas. Es tas esmu, nu aptaustiet mani, jo garam jau nav miesas. Un kad tie aiz prieka vēl neticēja, tad viņš prasa ēdienu, lai tiešām viņi pārliecinātos. Un redzēt, atverot Dievu vārdu, atverot Bībeli, šodienas kristietībā ir tik daudz dažādu novirzienu, tik daudz dažādi uzskati, tik daudz dažādas ceremonijas, ticējumi. Viss, kas ir vēstures gaitā, un cilvēki tam tic. Bet kad cilvēks sāks ticēt tam, kas ir tiešā veidā, un visam ticēt tam, kas ir rakstīts Bībelē, tas attiecas uz mani, uz mums katru. Uz katru cilvēku uz šīs zemes. Un tur tiešām nav cita izeja, kā Kristum pašām personīgi. Caur svēto garu ir jāved mūs pie rakstiem, jāatklāj sevi,
jāatklāj pravietojums. Un pēc šīs nodaļas un pēc šiem pantiem mēs redzam to, ka tas ir jādara vēl un vēl un vēl. Jāatkārto. Cik vēstures gaitā ir cilvēkiem kļuvis aizslēgts prāts pret svētā gara darbu un patiesību. Par to ir jābrīnās. Nu jā, tur jau bija tā nelaime, ka viņi jau nebija sagatavotam, ko viņi bija lasījuši līdz tam, vai viņi vispār bija lasījuši. Tā izskatās, ka viņam tāds Kristus viņiem pasaka, tas taču viss bija rakstīts. Tas, ka viņam būs, jo te jau viņš arī pasaka tajā Lukas evaņģēlija 24. nodaļa 46. pantā, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija cies. Un tālāk tur arī tātad Jesai taču parādīja 53. nodaļā, kā viņš tika sagaidīts, uzņemts, viņi jau bija gaidījuši, ka Kristus nāk pavisam citā tajā stāvoklī, jā, kādā godībā, jā, un ka viņš būs šis mesija, kurš atbrīvos no romiešiem, jo viņi nebija sagatavoti uz to, ko saka svētie raksti, ko atklāja. Un tagad tā kā Kristus viņiem atgādina visu, ko parāda, nu viņi tagad, jā, nu tā ir. Mums jau reizēm tā ir, ka mēs varam lasīt, un tad varbūt paši mēs lasām un pēc kādiem gadiem, un šī rakstiet pavisam tagad atklāja citādāk. Jeb arī kāds mums, vai mēs dzirdam svētrunu, vai kāds mums izskaidro šo, tad mēs, jā, es jau iedomājos pavisam, ka saprats vienkāršāk, ja savādāk to rakstīt. Tā arī viņiem kaut kas bija noticis, un tāds, kā Kristus viņiem izskaidro, tā stāv rakstīts tagad. Nu, viņi saprot, jā, tiešām tā tas ir. Nu jā, es arī šo te domu tā kā gribētu vēl vairāk akcentēt arī tajā, kad tās sievietes pienāca pie kapa, viņām taču nepateica to cilvēks, kad Jēzus ir augšām cēlies. Bet viņām šo vēsti pateica eņģeļi, un tur arī mēs lasām, ka tie bija 2 vīri spīdošās drēbēs. Tie bija eņģeļi. Tātad mēs redzam, ka viņām bija arī šī tāda atklāsme, varētu teikt, no augšienes, ko viņām pasludina eņģeļi. Tāpat arī, kad mēs lasām tālāk šeit, kad mācekļi satiekās ar Jēzu, viņi viņu nepazīst, un Elēna Vaita raksta, kad tikai tad, kad Kristus atvēra viņu prātus, viņš izdarīja kaut ko šo no augšienes, tad viņi saprata. Un šeit mēs redzam patiešām to, kad ir vajadzīga šī Dieva gara, īpašā atklāsme, es teiktu tā, kas ir tas patiesais, īstais motivators, jeb motivācija, kas arī tad izraisīs šo vēlēšanos iet misijā. Ja būs kaut kā savādāk, tad šīs motivācijas nebūs. Ja tā būs tikai cilvēciskā izpratne, vai manas domas, vai es tā saprotu, vai man tur kāds teica, mēs arī varam daudz ko cilvēkiem teikt un viņus pārliecināt, ka vajag iet misijā, ka vajag iet sludināt, bet kamēr svētais gars nav skāris cilvēka sirdi, nekad tas nebūs, teiksim tā, pa īstam. Un tad šeit arī viens citāts no Elēnas Vaitas Laikmetu ilgām, un tur viņa raksta, ka mācekļi joprojām nespēja saprast Kristus vārdu garīgo nozīmi, tādēļ viņš tos izskaidroja vēlreiz. Viņš sacīja, ka atklāsies tiem ar svēto garu, un iepriecinātais svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas. Tātad mēs saprotam, ka ļoti svarīgi, lai šī motivācija viņa patiešām nāktu no Kristus, caur svētā gara šo darbību pie cilvēka sirds. Tātad šajā sadaļā pravietiskais pamats, tātad 24. Lūkas 24. nodaļā,
viss iet ar tādu progresu. Vispirms viņš parādās, tad viņš paskaidro, ka viņš nav gars, kāpēc, no kā būtu jābaidās, un tad viņš atgādina, ka par viņu jau ir rakstīts vecā derībā, rakstos, līdz tam jau jaunā derība vēl nebija sarakstīta. Un tad viņš tiem 45. pāns saka, tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Tad tas ir tas pravietiskais pamats. Viņš nekur nav palīdzis. Tie kristieši, kas mūsdienās noraida vecās derības mācības un nesaprot to, ka abas bībeles daļas ir cieši saistītas, šie Kristus vārdi aicina viņus padomāt, ka vecā un jaunā derība patiešām ir ļoti saistīta. Tad Kristus atdarīja saprašanu, un 46. pantā viņš atsaucās atkal uz veco derību, kā jau tik minēts, uz Jesais un citiem pravietojumiem. Tas tā rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem 3. dienā. Tas jau bija pravietots vecā derībā. Visa bībele vienotā sistēmā ir sarakstīta viena autora svētā gara ietekmē, iedvesmā. Svētais gars uzrunāja šos praviešus, vai kunga vārds nāca par viņiem par daudziem praviešiem, un viņi cilvēku valodā savā kultūras laikmatā pierakstīja šos vārdus, un tas ir apbrīnojami, ka šo 15. vai 16. gadsimtu laikmatā ir sarakstīta bībele pa vienotu tēmu. Tas arī liecina par šo pravietisko pamatu, par Dievu garu atklāsmi un iedvesmu. Tas satur lielu autoritāti. Un tālāk 47. pantā viņš turpinā ar kāpinājumu. Tātad viņa vārdā, tātad šajā vienotā Dieva vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un 49. pants vēl dod kāpinājumu, ka redzēs jums sūt sev tēva apsolījumu, tātad svēto garu sūt. Tad visam ir pravietisks pamats, un ja mēs atrodamies kā tīri kanāli svētā gara vadībā, tad Dievs mūs var izmantot, un lai Dievs svētī katru vienu, kas to vēlās, piedalīties šajā misijā. Jā, tu jau pateici to, ko es tā kā gribēju arī. Tieši tā, ka tieši vispirms tas bija tieši to atdarīja saprašanu. Viņi saprata rakstus, ticēja, ka Kristus ir, ka ticēja tam, ka Jēzus nāks un ka viņš 3. dienā augšām celsies. Un tāpēc tad viņi arī varēja sludināt šo grēku piedošanu visām tautām, būt par šiem lieciniekiem. Bet, protams, ka šo spēku, saņemot šo tēva apsolījumu, šo spēku, kad būs apģērbti no augšienes, tik ilgi viņiem bija jāgaida. Un tad arī viņiem bija šis spēks un pareizā motivācija un spēks ar spēks liecināt un visu to izdarīt, to darbu Dievam par godu. Un es gribētu pieminēt šo 47. pāntu. Un viņa vārdā būs sludināta atgriešanos. Šodien pasaulē visās draudzēs, visur mēs runājam tikai par mīlestību. Bet tad, kas tad ir tā mīlestība? Mums ir jāsludina mīlestība, un te mēs arī atrodam šo mīlestības sludināšanu. Būs sludināta atgriešanos. Kā es varu zināt, no kā man jāatgriežās, ja es nezinu bauslību? Tad būtībā mums ir jāsludina arī bauslība. Mums ir jāsludina arī Dieva likums, Dieva pavēles, Dieva norādījumi un visa Dieva griba, kas attiecas uz cilvēku, ja viņš vēlas izglābties. Mums tā ir jāsludina. Un tālāk te ir rakstīts un grēku piedošana. Ja mēs sludinām bauslību un saprotam, ka visi ir grēkojuši un grēka alga ir nāve, tad mums ir jānorāda uz Kristu, kurš uzvarēja velnu, piepildīja Dieva likumu, grēka alga ir nāve, un šodien kalpo augšā debesu svētnīcā. Šodien tiesas laiks, un mēs nekur sludinot evaņģēliju nevaram aiziet no trīskārtīgās eņģeļa vēsts. Nekur nevaram aiziet. Mēs nekur nevaram aiziet no šiem principiem. Un ja mēs šos principus nepasludinām, tad mēs būtībā sludinām vēlnišķīgi evaņģēliju.
Un tad arī mūsu motivācija tā sludinot arī ir vēlnišķīga. Es domāju, mēs to visi saprotam. Un te ir rakstīts tālāk visām tautām. Tas ir gan draudzē, tas ir gan pasaulē. Cilvēkam ir jāzina. Ir jāzina, kas ir grēks un kā no grēka atbrīvoties. Un viņam ir jāzina arī grēka alga. Ja es negribu atbrīvoties no šī grēka. Un te ir teikts visām tautām, un jāiesāk no Jeruzalemes. Tātad tas nozīmē, ka šai vēstī ir jāskan draudzē, un šī vēsts par grēku, par piedošanu ir jāskan, un šī vēsts sagatavos mūs misijai arī pasaulē. Tiesas vēsts sagatavos mūs šo vēsti pasniegt arī pasaulē. Ja mēs viņu nepasniedzam draudzē, tad mēs arī neko nevaram pateikt pasaulē, lai pasauli varētu izglābt. Un tātad, un tur mums bija arī, tur, kur bija atmiņas pants, tur bija Filipiešiem 1:18. Tātad, pareizi vai nepareizi, sludinot, jā, bet es priecāšos par visu, kas runā par Kristu, jā, nu, apmēram tā doma ir tāda. Tātad, es varu arī ģeķīgi sludināt, es varu arī sludināt nepareizi. Vai šodien man ir jārunā par patieso bauslību, vai šodien man ir jāsludina par Kristus otro atnākšanu, vai man ir jārunā par Kristus kalpošanu debesu svētnīcā, vai nav jārunā? Un tad nāk, piemēram, Mateja 18. nodaļa. Tur ir 17. pāns. Un ja tie neatgriežas, tad sauciet tos par pagāniem. Tātad ļoti skaidras, noteiktas robežas. Mīlestība ir, tev brīdina par grēku, tātad tev ir jāzina bauslība, tātad tev ir jāzina Dieva taisnība, un tūlīt tev tiek parādīta arī Dieva žēlastība Kristu. Kad Kristus varēja atdarīt šo saprašanu viņiem? Tikai tad, kad viņi par to domāja, kad viņi bija norūpējušies. Un tas pats arī šodien. Mēs varam stāstīt, bija cilvēkiem, tas ir pilnīgi pretēji, kad viņi negrib to dzirdēt, ja viņi negrib to arī pieņemt, ja viņi domā pilnīgi savādāk, nav sagatavot, jo Kristus jau arī sacīja, man būtu jums daudz ko sacīt, bet jūs jau nespējat to vienkārši saprast. Tā ļoti svarīgi, kādā stāvoklī mēs esam. Ja mēs par to norūpējušies, mēs pētam, tas mūs ļoti saist, un mēs gribam uzzināt, tad arī svētais gars var darboties, un arī tad šī saprašana var tikt atdarīt tiem cilvēkiem. Tāpēc arī Kristus varēja atdarīt šo saprašanu, jo viņi tiešām par to domāja, viņiem tas bija tāds sevišķs tagad moments. Iepriekš viņi nebija sagatavoti par to domāt, tad tagad viņi bija norūpējušies, viņi bija noskumuši, viņi pārdzīvoja visu, un tad arī varēja Kristus viņiem atdarīt un likt saprast arī svētos rakstus. Jā, un šeit 45. un 46. pantā ir tāds ļoti svarīgs tas uzsvars. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, to, ko mēs tagad runājām, un tiem sacīja. Un pirmie Jēzus vārdi, kad viņš te teikts atdara viņiem saprašanu, tie saprot rakstus, un Jēzus viņiem saka, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem 3. dienā. Būtībā Kristus taču varēja viņiem teikt vienkārši, kad atdarīt saprašanu un teikt, ka Kristum bija ciest un viņam bija jāaugst, un
un viņš augšām celsies no miroņiem, bet viņš šeit īpaši uzsver to, ka tā ir rakstīts viņa vārdā. Tātad tas ir ļoti svarīgi, ka Jēzus to uzsver. Un tad 47. pantā mēs redzam atkal ir norāde uz šo vārdu, jeb kā mēs runājam, uz šo pravietisko pamatu, kad viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes. Un, kad es to lasu, tad es saprotu, ka tas aicinājums jau arī viņa vārdā sludināt, tātad palikt tajā vārdā uz šī pravietiskā pamata, būt tur un tikai caur to arī sludināt visu tālāk. Tātad nekur no tā nenovirzīties un aiziet, bet tieši palikt viņa vārdā. Jā, tad Jēzus nosprināja mācekļu pieredzi un motivāciju uz rakstu pamatu, un viņš liek tiem saprast, ka ir jāsaprot, kāpēc Kristum bija jāmirst, ko nozīmē arī viņa nāve un augšām celšanās, un tie visi ir, varētu teikt, glābšanas tilta vai pestīšanas tilta posmi, un ja kāds posms tam tiltam trūk, tad nebūtu nekāda jēga, ja viņš netiktu pabeigts. Ja nebūtu augšām celšanās ir rakstīts, tad visi jūsu ticība ir veltīga, visu mūsu sludināšana ir veltīga. To pašu varētu pārfrāzēt arī uz nākošiem tiltu posmiem. Ja Kristus nenāks atkal, tad arī ir veltīgs viss šis tilts, ja nebūs šis nobeigums. Tad vēl viena svarīga mācība ir, ka mācekļiem vajadzēja mainīt savu pasaules uzskatu, savus stereotipus, savu iepriekšējo viltus reliģijas vai aplamo izpratni. Tad no politiskās valstības uz laicīgo valstību. Viņi iedomājās laicīgo labklājību. Arī šodien daudz sludinā kaut kādu 1000 gadu mieru valstu uz zemes. Nu, piedodiet, tā ir nepareiz Bībeles izpratne, vajag rūpīgāk pētīt Bībeli. Ir drīzāk pasaules gals sludināts neticīgiem un ļaunumam un Kristus otrā nākšana un šī glābšana. Tātad evaņģēlijs ir daudz vairāk nekā Izraēla politiskās suverenitātes iegūšana taislaikos vai tagadējos laikos, vai arī citu nāciju tad suverenitāte ir tā augstākā vara vai pasaules pārvalde, globālās pārvaldes iegūšana. Globālo pārvaldu grib Sātans iegūt ar saviem sekotājiem, bet tur nekas labs viņam neizdosies, jo tur nav pareiza morāla. Dievs ir radījis cilvēku un devis pareizu morāli. Mums vajadzētu iet uz priekšu, vēl ir ļoti svarīgas tēmas par misiju un gaidīšanu. Arī Kristus deva uzdevumu, varbūt par šo lietu varētu virzīt vēl Lilijānai, kas sakāms. Vēl drusciņi gribēju to papildināt, to domu, ko Līga teica, kad tieši tik uzsvēra Jēzus, tieši to stāv rakstīts, ka Dieva vārds, kāpēc tas bija tā jāuzsver? Jo pēdējā lielajā dienā mūs visus tiesās Dieva vārds. Un liecības 4. sējumā ir teikts, Dievu neviens nevar piekrāpt, viņš precīzi lasīja katra cilvēka raksturu, viņš izvērtē motīvus. Un kungs no mūsu ceļa nekad nenovāks visas šķietamās grūtības. Tie, kas vēlas šaubīties, atradīs pietiekami daudz iemeslu, un tiem, kas vēlas ticēt, iegūs pietiekami daudz pierādījumu, uz kuriem balstīties savā ticībā. Jā, tad ir jautājums beigās, cik labi tu esi nopamatojies pravietojumos, kas norāda uz Kristu, gan uz viņu pirmo nākšanu, gan otro nākšanu, lai mēs būtu pareizi motivēti. Tad Kristus atdarīja saprašanu mācekļiem, un viņš grib atdarīt saprašanu arī mums šodien, ko mēs sludinām un kas ir šī laika svarīgākā patiesība. Tas ir mūžīgā evaņģēlija vēsts, katram laikmetam ir sava aktualitāte. Un tā, kas bija tajos laikos, tā bija mūžīgā evaņģēlija daļa un aktualitāte, tā tas arī ir mūsdienās. Un mums ir jābūt gataviem atbildēt par savu pārliecību un ticību, kas ir mūsos. Pretējā gadījumā mēs varam pievilt gan sevi, gan citus. Ja mums ir pravietiskais pamats, tad mums ir drošs pamats, Kristus vārdi, Kristus ir
ainots kā klints, un viņa draudzes pamats ir klints, dzīvā klints Kristus. Un Pēters ir tikai akmentiņš, tur ir tā vārda spēle. Kristus saka, es esmu, bet uz šo klinti Petrā, grieķu valodā es draudz gribu dibināt Petrā, ja? Un Pēters ir tikai Petros, tikai klints gabaliņš. Draudz nav dibināta uz cilvēcīgu pamatu, ir rakstīts pat vecā derībā ļoti nopietnu vārdu, nolādzās, kas paļaujas uz cilvēkiem. Un ja cilvēki pārsniedz šo pravietisko pamatu, kas svētā gara iedvesmots, tad viduslaikos izveidojās grēcīga cilvēka, ja Bībeles valodā grēka cilvēka vara, kas maldināja citu cilvēku un vardarbīgi rīkojās. Un tā ir cita tēma. Tāpēc ir ļoti svarīgi, otrdienas tēma ir misija un gaidīšana. Kas tad bija jāgaida? Ir šis tēva apsolījums. Kāpēc tas ir tik svarīgi gaidīt šo tēva apsolījumu? Kurš tad būs vadonis? Kurš tad būs tas augstākais garīgais vadonis? Mateus 23. nodaļā Jēzus skaidri un gaiši pateica, ka nebūs neviens saukt par rabī. Tas ir ebreju vārds ģenitīvā, mans augstākais. Tātad nav neviens augstākais garīgais vadonis, vienīgi Kristus. Ja? Nebūs arī saukt par garīgo tēvu vai vadoni, jo viens ir jūsu vadonis Kristus. Tātad šeit ir tāpēc šis turpinājums. Kristus, kamēr ir pacēlās debesīs, tad Lūkas evaņģēlijs noslēdzās ar Jēzus pacelšanos debesīs, un turpinājums ir apustuļu darbos. Tad Jēzus arī, cik saprotams, pats Lūkas to raksta. Un Jēzus liek mācekļiem gaidīt Jeruzalemē, kamēr viņš būs piepildījis savu apsolījumu, sūtīt tēva apsolījumu vai solījumu svēto garu. Tas ir ļoti svarīgi. Un pirmajos gadsimtos svētais gars vadīja darbu, un tam bija sekmes. Un tikai vēlākos gadsimtos svētais gars tika nostumts malā, un cilvēki sāk pārvaldīt, centās pārvaldīt baznīcas vadību un darbu. Un tāpēc arī izveidojās viduslaika atkritusi baznīca. Nu, tā kā motivācijai kādai jābūt, tad apustuļu paklausīt, tur ir apustuļu darbu 1. nodaļa minēta, no 12. līdz 26. pantam, kādas tur ir svarīgas mācības. Kāpēc tas viss notiek? Tas nav tikai tā uzrakstīts tikai kā bezmaksas pielikums. Tas viss ir svarīgi un motivēti un ar kāpinājumu visu laiku. Viss notiek ar kāpinājumu. Kā tika izveidot pirmkristiešu draudz pēc Kristus augšām celšanās, pēc ciešanām un augšām celšanās. Varbūt, kas ir sakams pie šīs daļas, kā ir ar to gaidīšanu un kā tā gaidīšana bija, vai tā bija aktīva gaidīšana vai pasīva gaidīšana? Tā bija aktīva gaidīšana. Un mēs saprotam pēc tā, ko mēs arī lasam no pravieša gara, kad gaidot mācekļi, viņi pazemoja savas sirdis, viņi nožēloja grēkus, viņi atzina agrāko neticību, viņi pārdomāja visas sarunas un vārdus, kurus viņi bija teikuši un kā viņi bija domājuši gan par Kristu, un viņi visu saprata, svētais gars visu atgādināja, un patiešām šis laiks, viņš noritēja dziļā sirds pārbaudē. Un tas, varētu teikt, bija viņu tāds attīrīšanas process un šķīstīšanas process, lai svētais gars varētu pār viņiem izlieties un lai viņi arī būtu spēcīgi Kristus liecinieki. Un es saprotu, ka tieši tas pats princips arī jāņem vērā mums šodien, kad tā gaidīšana jau ir nevis gaidīšanas pēc, ka Kristus kavējās, bet tā gaidīšana jau mums ir tādēļ, lai mēs to izmantotu laiku, ko Dievs pagarina, lai mēs patiešām sagatavotu šo svēto garu arī saņemt un būt par šiem lieciniekiem. Es saprotu, ka bez šī procesa mēs neesam gatavi saņemt šo vēlīno lietu. Jā, tad, kā jau minēja, Lūkas 24. nodaļa nobeidzās tur 50. līdz 53. pants, kad Jēzus tos izved līdz Betānijai, savus rokas pacēls svētīja,
un šķīrās un tapa uzcelts debesīs. Un mācekļi pielūdza, atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku un vienmēr bija templī, teica un slavēja Dievu. Un tagad turpinājums ir apustuļu darbu grāmatā. Tur ir no 12. līdz 26. pantam ir 12. pantā ir minēta vesela grupa mācekļu. Tur ir tālāk arī 13. pantā, jā, kā viņi uzgāja augšistabā, tur ir šie mācekļu grupa minēti. Un 14. pantā ir minēts, ka tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju Jēzus māti un ar viņu brāļiem. Marija nav īpaši izcelta, viņa bija kopā ar mācekļiem, pielūdz Dievu. Tā kā šodien arī šo tekstu vajadzētu ievērot tiem, kas īpaši izceļ Mariju. Un tur Pēters cēlās 15. pantā, aicināja izlozēt, arī izvēlēt Jūdas vietā citu, tātad tur tika izvēlēts mēslojis starp diviem, Justu Mati izvēlēja, tātad viņi gatavojās misijai divos veidos. Bija vienot lūkšanā un arī organizatoriski, tātad to visu viņi darīja. Gaidīšana no gaidīšana atšķirās. Viņi gaidīja, ko tā? Viņi gaidīja svēto garu. Arī mēs taču gaidām svēto. Mēs bez svētā gara neko nevaram, bet jautājums bija, kā viņi gaidīja, kā viņi saprata, cik tas ir nepieciešams, cik vāji viņi jutās. Viņi saprata, kas viņi ir tādi, viņi bija vienprātīgi. Tad šodien arī mēs gaidām, jo mēs gaidām tagad Kristus otro atnākšanu, tātad visu noslēgumu. Bet kādi mēs esam? Atšķirībā no viņiem, un kā mēs gaidām, kā arī es gaidu. Ļoti svarīgi, es neredzu, ka es tā gaidītu, tā kā viņi gaida, un par to jāpadomā. Es gribētu pieminēt vienu lietu, tas arī ir apustuļu darbos, ir rakstīts grāmatā. Viņi salīdzinājās ar Dievu uz Dieva vārda pamata. Un viņi arī lūdza uz Dieva vārda pamata. Ja mēs lūdzam, sūti mums svēto garu, dod to, mēs esam lūku. Ja tur nav Dieva vārda pamata, ja tur nav pravietiskā un Dieva vārda pamata, tad mēs nekādu svēto garu nevaram saņemt. Mēs viņu varam saņemt tāpat kā viņi varēja saņemt. Tad, kad viņi bija salīdzinājušies uz to vārdu pamata, ko mācīja Kristus. Viņiem dzīviem esot. Un ko arī svētais gars atgādināja viņiem visiem. Un ar lūkšanām nekas nebūs. Meklēja. Būtībā viņi visi bija nodevēji, ja mēs tā skatāmies. Cik tad tās dienas tur bija pagājuši, kad viņi visi bija nodevēji? Ka viņi bija nobijušies, ka romieši nāks un tagad durvis ir aizslēguši un viņus iznīcinās. Viņu ticība bija pazudusi. Un tagad Kristus nāk un ceļ šo ticību uz pareiziem pamatiem. Uz visstingrākajiem pamatiem, kādi vien ir, tas ir viņa vārds. Un tagad, kad viņiem ir atdarīta saprašana, kad viņi saprot, kā tikko Juris to minēja, tad viņi arī uz šī pamata lūdz. Viņi saprot, kādi viņi ir bijuši. Viņi saņem piedošanu. Un svētais gars viņus vada tālāk. Saprast un izprast patiesību. Un tad tikai notiek svētā gara izliešanās. Gan viņiem, gan mums ir citi. Jā, tad trešdienas tēma ir, nākošo tēmu var patīt uz priekšu, jā, ir jau, jā, ko jūs esat krustā situši. Tas ir no apustuļu darbu 2. nodaļas, kur sākumā tiek ziņots par svētā gara izliešanos vasaras svētkos, kad mācekļi to lūdza un nolaidās kā ugunīgas mēles. Viņi atpazina, ka tā ir svētā gara dāvana.
un pēc tam arī citi tur smējās, tur 13. pantā teica, ka citi zobodamies sacīja, ka tie ir salda vīna pilni, ja? Bet Pēters nostājās ar tiem 11 apustuļiem, sāka runāt un atgādināja šos svarīgos notikumus, gan Joēla pravietojumu par svētā gara izliešanos un runāja par Kristu, un tie vārdi pateica, ka ko jūs esat krustā situši, kāpēc viņš tā pateica, un tas daudziem aizskāra sirdis, viņi jutās vainīgi, un šie 37. pantā teikt, šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem, brāļi, ko lai mēs darām, un 38. pants Pēters tiem atbildēja, atgriežaties no grēkiem un liekaties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Tad viss notiek ar, varat teikt, ar kāpinājumu. Tagad svēto garu ir saņēmuši gan apustuļi, gan arī vēlāk citi atgriezās un tika kristīti. Un 41. pants vēsta, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Kāda liela ietekme, tātad motivācija. Tagad šī runa svētā gara ietekmē tiek pastiprināta un iedarbojās uz cilvēku sirdīm, uz citu cilvēku sirdīm, kas nebija Jēzus tuvākie mācekļi, un viņi tagad saprot, un 3000 cilvēku tiek uzreiz jau tanī dienā pievienojās. Tā kā ir liels progress. Nu, tā ir mācība arī mūsdienām un pēdējām laikam pirms Kristus nākšana. Nu, vēl varētu varbūt pāriet pie ceturtdienas tēmas agrīnās draudzes ainojums. Šī doma turpinājās. Arī šeit ir tas apustuļu darba 2. nodaļas 41. līdz 47. pāns. Tad jau to 41. pantu nolasīju. Tātad, ko viņi darīja un kas viņi bija motivācijas un spēka pamats, ja kas viņiem deva motivāciju turpināt tādu aktīvu darbību. 42. pants, tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Tad svēto vakarēdienu pieminēja. Jā, nu ļoti svarīgi, kad svētais gars vada un kad ir svētais gars, jau bija izlējies. Un viņi jau pirms saņēma to svēto garu, kad viņi, kā jau Miķels tur sacīja, viņi bija norūpējušies, kā viņi bija sapratuši, kādi viņi ir, un varēja svētais gars, jo viņi bija vienoti jau pirms jau. Tagad viņi ir īpaši vienoti, viena sirds un dvēseli sacīts, tad gan mācībā, gan sadraudībā, nu viss bija. Ko nozīmē, kad ir svētais gars vada, un par to mums jāpadomā, kā šodien mums saņemt svēto garu, lai būtu sagatavot, ka svētais gars varētu izlieties, un tikai tā var darbs tikt noslēgts. Ja mēs būsim vienoti, jo šodien jau izpaužās pretējs, nav tas, lai svētais gars varētu mūs vienot un izlietot mūs šajā misijas darbā, kurš ir ļoti svarīgs, lai tiktu pasludināts šis pēdējās 3 eņģeļu vēsts. Jā, laiks ir ļoti aizsteidzies, mums vajadzētu nobeigt, kas vēl būtu par visu apcerēm, vai šo apceres tēmu, vai noslēgumā vēl sākāms. Tur ir arī piekdienā, ir tālākiem pētījumiem dažādi aicinājumi, ko teikt, vai pie šīs daļas, vai kāds vēl nobeigumā vēlās kaut ko pateikt par visu šo nedēļas tēmu. Jā, tā viena doma, ko gribēju drusku arī tā kā sākumā jau izteikt, kad faktiski ir tā, kad mēs varam pasludināt šo patiesību tikai tad, kad mums ir šī personīgā pieredze ar Dievu. Tikai tad mēs varam to līdzdalīt citiem. Un ja mēs paši to neesam piedzīvojuši, mums nav iespējams arī līdzdalīt to patiesību, ko mēs nesaprotam un nezinām. Es gribētu pieminēt, ko tu, Juri, teici par šo Joēla pravietojumu, ja?
2. nodaļa 20. pants. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena. Un ik viens, kas tā kunga vārdu piesaugs, tiks izglābts. Kāpēc tad ir jāpiesauc tas kunga vārds? Viņi tad piesauca, viņi meklēja savas vainas. Viņi patiesi meklēja savas vainas, kā grēcīgi cilvēki. Un te šis Joēla pravietojums attiecas uz mūsdienām. Ja mēs neiesim draudzē šo apustuļu ceļu un sirsnīgi ar atklātu patiesu sirdi nemeklēsim savas vainas, mēs nekādu svētā gara izliešanos nesaņemsim. Un te ir arī rakstīts, ko tad Pēters teica. Jūs esat piesituši krustā Kristu. Vai tad mēs ar saviem grēkiem viņu nepiesitam krustā šodien? Vai tad mums arī nevajag šo jautājumu darīt, prasīt Kristu, ko lai es tagad daru? Un tur ir vajadzīga šī atgriešanās. Un es vēlreiz atkārtoju, ka atgriešanās sākās ar savas vainas apzināšanos. Un Dieva vārds un pravietiskais vēstījums mūsu dienās, un arī tajās dienās, cilvēkiem atvēra saprašanu, kādas ir viņa vainas. Ja vainas netiek salīdzinātas, nožēlotas un atstātas, es vēlreiz saku, mēs nesaņemsim svēto garu, bet citu garu. Šīs vainas, kas ir mūsu sirdīs, mēs viņas varbūt nezinām. Arī es uzzinu pagātni un varbūt arī savus rakstura trūkums. Un slava Dievam par šo žēlastības dienu. Ja es nemeklēšu, es neatradīšu. Un Kristus paies man garām tajā dienā un pateiks, es tevi neesmu pazīmis. Tu esi visu laiku nesājis, tavā sirdī ir grēks, un tu neesi patiesi meklējis, lai viņi ieraudzītu. Tas ir mūsu uzdevums. Tāds uzdevums bija apustuļiem, kad viņi sapulcējās Jeruzālemē. Viņi izmeklēja sevi, salīdzinājās savā starpā un atkal uz Dievu vārdu pamata. Un tāpat arī mums tas ir jādara. Mums ir vēsts, stingra noteikta vēsts. Un mums arī stingri noteikti morāls principi. Nekas nešķīsts, svētas lietas nevar pasludināt. Tikai tīrs avots var dot tīru ūdeni. Un šodien tīrs ūdens ir vajadzīgs pasaulē, draudzē un katram personīgi. Vai arī piepildīsies tie vārdi? Un pestīšanu mēs neieguvām. Jā, es pavisam īsi tas, ko Miķels sacīja, meklēt savus vainas. Es gribētu, lai mēs tā praktiski, lai es personīgi, lai es meklēju savus vainas un nedomāju, jo mums jau dabīgi gribās tas vainas ieraudzīt, kad kaut kur vairāki nekā man, citiem tas vainas nekā man. Bet lai tas tā patiesi, kungs, palīdz man ieraudzīt tieši man un citiem neskatīties, ka viņiem ir tās vainas, neskatīties, kas pašlaik ir. Es to novēlu, lai tas būtu tas svarīgais, jo tā jau mēs visi zinām to, bet kā tas mums katram izpaužas, lai debes Tēvs palīdz, ka tiešām to darīja mācekļi tajā laikā, to viņi saprata, viņi nebija neviens ar otru, nebija labāk, viņi visi, kā jau tika sacīts, viņi visi nodeva. Arī mēs esam zināma veida, ne ar ko labāk, mēs jau arī nododam Kristu savā dzīvē grēkodam. Jā, vēl viena doma radās, kad runāja no Lūkas 13. nodaļas 23. un 24. pants. Bet kāds viņam jautāja,
kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja: cīnētais ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Iedomājieties, cik interesanti vārdi. Vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Daudzi vēlēsies. Kāpēc viņi nevarēs ieiet, vai kāpēc nevarēs ieiet? Jo nebūs cīnījušies ieiet pa šaurajiem vārtiem. Tātad tomēr tā ir cīņa, tas nav tā, tikai bez cīņas tas nenotiek. Jā, paldies visiem pārunu dalībniekiem, un arī, lai Dievs svētī šos vārdus pie klausītājiem. Vēl nobeigumā gribētu atkārtot, kas jau tik teikts, ka mūsu misijas darbam, mūsu darba motivācijai ir jābūt no dziļas mīlestības. Nevelti apostuli Jāni sauc par mīlestības mācekli, un interesanti, ka tajā brīdī, kad Jēzus Ģedzemanas dārzā saņēma gūstā, tad Kristus teica, ja jūs mani meklējat, tad lai šie iet, tad ļāvās, lai viņi sagūst, bet viņš rūpējies par saviem mācekļiem. Un, ja es pareizi esmu sapratis, tad apostols Jānis, mīlestības māceklis Jānis, kaut arī tur bēga kādu laiku, tomēr visi aizbēga, bet viņš tomēr ieradās tiesas namā un klausījās, kamēr Pēters ārpusē tur aizliedz. Un tā kā šī mīlestība arī motivē pozitīvi Jāni, un mūsu dzīvē jābūt saistītai ar Kristus dzīvi. Mums jāsmeļās tieši no viņa, no šī dzīvības avota, no šīs dzīvības maizes, jo bez viņa mēs nekā nespējam darīt, tad mums labi veiksies. Un vēl ir svarīga motivācija, kas te ir aprakstīta Kristus līdzībās, tur 67. 68. lapusē, ka dzīvē, kas koncentrējas ap savu labumu, nevar būt ne pieaugsmes, ne augļi. Tā tad ir jābūt kalpojošai dzīvē, jāaizmirst sevi un jāpalīdz citiem. Ja mēs izturēsimies pret līdzcilvēkiem cilvēcīgi un rūpēsimies par viņu galvenajām vērtībām, lai viņi neiet pazušanā, lai viņi varētu iemantot šo glābšanās ceļu uz mūžīgo dzīvību, tad tā būs vislabākā dāvana, ko mēs viņiem varētu pasniegt, un tā būtu vislabākā motivācija, kā mēs izturētos pret līdzcilvēkiem, un lai Dievs svētī šīs pārdomas mūsu katru vienu.